Sveiki! Es esmu stiliste Ieva Ivanova, un mūsu šīs dienas tēma būs, kā interesanti savā garderobē apvienot tautisko ar moderno. Novembris ir patriotiskākais mēnesis gadā, un tad īpaši varam izcelt savu identitāti un interesantā veidā parādīt, ka esam latvieši. Latvijā darinātā mode apvieno tautiskumu, modernu dizainu, roku darbu kvalitāti un ekoloģiju. Liela daļa dizaineru radīto darbu nav sezonāla, kas nozīmē, ka no modes tik ātri neizies. Gluži otrādi, tiem ir mākslinieciska un paliekoša vērtība. Viena no aktuālākajām iezīmēm latviešu tautiskajā stilā ir dažādi raksti. Zīmes, kas ieaustas audumos, izskatās ne tikai interesanti, bet arī ņemot vērā senlatviešu tradīcijas, nes veiksmi un aizsargā. Akcentējot savu koptēlu ar rakstainu šalli, iegūsim uzmanību piesaistošu tēlu. Galvenais nebūt pārāk nopietniem un izvēlēties dažu brīdi šķietam pat nesavienojams krāsas, kā piemēram tumši zilu, sarkanu un dzeltenu. Veidosim savu tēlu tā, lai tas kļūst pamanāms. Neapšaubām, Latvijas karoga krāsa ir top krāsas rudenī. Iekļaujot to savā garderobē kā akcentu, varam iegūt tēlu svinīgām vakariņām. Melns kā fons un tumšs sarkanais kā akcents. Latviešu dizaineri ļoti bieži īpaši piedomā pie saviem apģērbu modeļiem, lai tie būtu multifunkcionāli. Kā piemēram, šo moderno vesti var sakārtot dažādos veidos, iegūstot pavisam atšķirīgas nianses. Klāt vakarīga somiņa un akcents dekoltē zonā, un svinīgais tēls ir gatavs. Novembris ir ne tikai patriotiskākais, bet arī viens no drēgnākajiem mēnešiem gadā, kad apģērbu gribas izvēlēties ne tikai aktuālu, bet arī siltu un ērtu. Šajā gadījumā varam izmantot ļoti aktuālo tendenci, kad apģērbu velk vairākās kārtās. Un savienojot dažādus toņus un faktūras. Mūsdienās tik ļoti populārās melnās krāsas vietā labāk izvēlēties pelēko. Pieskaņojot šādam koptēlam rakstainu šalli, mēs iegūsim ne tikai patriotisku, bet arī modernu tēlu. Un, protams, arī siltu un ērtu. Dažādi seni auduma veidi mūsdienās piedzīvo renesansi. Laika gaitā ir attīstījušās ražošanas metodes, kas mūsdienās audumus padara daudz izturīgākus un kvalitatīvākus. To, protams, izmanto arī Baltijas valstu dizaineri. Latvijā dabīgi materiāli vienmēr ir bijuši lielā cieņā. Kā piemēram šādā komplektā ir apvienoti gan kokvilna, gan vilna, gan koks un āda. Runājot par aksesuāriem, reizēm tie mēdz būt apbrīnojami vienkārši, tajā pašā laikā ļoti aktuāli. Piemēram, dabīgu materiālu rotas koptēlam uzreiz piešķirs pamanām eleganci. Komplektējot apģērbu, kur augšējā daļa ir brīva, apakšā labāk izvēlēties pieguļošas bikses vai legingas ar zābakiem. Šoruden ļoti aktuāli ir super gari un apspīlēti zābaki. Sapucēsimies un kopīgi nosvinēsim Latvijas dzimšanas dienu!